Nu, viņš būs kā mikrofons, lai man labāk var dzirdēt, es varu pārvietoties pa visu klasi, nesēdēt pie datora. Es ierakstu. Jā, nu un vēl es gribu būt YouTube zvaigzne, protams, vai ne? Tā, labrīt, sēdieties vēlreiz. Tad. Jā, jūs nevar redzēt, jūs varat par to neuztraukties. Labi, tagad mums ir otrā stundā mēs turpinām loģiski par kustību, jo kustība būs mums visu tēmu, bet tagad mēs ejam drusku dziļāk un paskatāmies, ko mēs kustībā varam skatīties, un tagad es uzlikšu īsu fragmentu no šīs filmas, un es gribu, lai jūs domājat, kas tur no fizikas parādās. No īsts, tāpēc īsts. Tā labi, skaņa nebūs, jo man pie ausīm pieslēgta skaņa. Bet piedodiet. Ideja tāpat var saprast. Tā kā dialogu tur šobrīd nevar dzirdēt, bet ideja. Kas varētu būt no fizikas parādīties tur tajā sliņķu daļā no šīs filmas? Jā, ātrums, paldies. Jā, tagad šodien tātad mūsu plāns būs skatīties ātrumu. Labi, tā. Šodien par ātrumu. Otrā stunda. Te stundas tēma vēl aizvien. Izlasam lūdzu katrs pie sevis, kāds ir tās divas lietas, kas jāiemācās šajā stundā. Labi, Kristap, ko mēs darīsim? Labi, kas vēl tur bija? Pārveidot no kā uz ko? Jā, tur tā doma ir tāda, ka ātrumu mēs izskam divās dažādās mērvienībās, un ir speciāls veids, kā mēs varam tikt no vienas mērvienības uz otru, un arī pretēji, tāpēc tur tā bultiņa ar diviem galiem. Uz vienu pusi un uz otru pusi. Labi, tā. Kā mēs to darīsim, ir sekojoši. Man vajadzēs, lai jūs pierakstīsiet, man liekas, 2 vai 3 lietas. Pirmā lieta ir šī formula, lai jūs zinat, kā mēs to izdarām. Tad būs nākošā lieta, tad mēs kopīgi parēķināsim, un tad es došu jums pašiem strādāt. Tāpēc viena no tām lietām, kas ir jānoraksta no tāfeles, ir formula un vēlams tie paskaidrojumi, lai jūs zinat, ko nozīmē kurš no tiem apzīmējumiem.
nevar arī uzreiz redzēt, no kurienes nāk mērvienība, jo šī ir ļoti vienkārša formula, un ja es daļu ceļu, kas ir metros ar laiku, kas ir sekundēs, tāpēc arī tā mērvienība ir metri dalīts ar sekundēm, jo es dalu metrus ar sekundēm. Un tad, ja, piemēram, es rēķinu, man ceļš ir kilometros un laiks ir stundās, tad man ir atkal kilometrus stundām. Tur tā mērvienība no turienes nāk. Un no tās mērvienības man mēģināt arī atcerēties, kurš apzīmējums ir augšā un kurš ir apakšā, ko tu dali ar ko. Nu tā. Labi, tad vēl viena lieta, ko es gribu, lai jūs pierakstat, ir šie 2 punkti, kā mēs ejam no ātrumiem, no kilometriem stundām uz metriem sekundēm otrādāk. Te ir vienkārši piemēri, bet vajadzētu tās 2 lietas, šīs, kas ir augšā pierakstīt arī. Labi. Es te ļoti īsā veidā, tā kā es parasti atceros un kā es to izdaru, ir vienkārši ar bultiņām. Es eju no kilometriem uz metriem, tad dalu ar 3,6, vai no metriem uz kilometriem, tad es reizi ar 3,6. Tas pats. Tagad, lai vēl viens atcerētos par to, sāktu lietot arī to pierakstu, mēs varam jebkuru uzdevumu, tādu ne tikai, kad mēs tilpumu rēķinām, vai ne tikai, kad blīvumu rēķinām, bet jebko, ko mēs aprēķinām, mēs varam aprēķināt pilnajā pierakstā, kas nozīmē, ka man vajag saprast, kas ir tā lieta, kas man ir dota tekstā, ko es varu likt iekšā pie zināmajiem lielumiem. Un tā dotā lieta parasti būs vienīgā lieta vai vairākas lietas, kas ir ar cipariem. Līdz ar to, kas man ir dots tagad tur tekstā uz tāfeles. Ātrums. Ātrumam kādu burtiņu es priekšā lieku, kāds viņam ir fizikāla lieluma. Jā, mazais V burts ir 20 metri sekundē tur rakstīts. Tā, tas ar citu ir īsts ātrums, nenormāli ātrs zivs tā ir. Man ir jāaprēķina, cik tas ir kilometros stundā, tātad vēl viens cits ātrums man ir jāaprēķina. Un es varu pārveidot to vispārīgo formulu, kuru es te pierakstīju, tam veidam, ko man šobrīd vajag. Ja man vajag iet no metriem uz kilometriem, tad man ir jāreizina ar 3,6. Tāpēc man ir V ir 3,6 reizinot. Tad viens ātrums ir, ja vienu ātrumu es sareizinu ar 3,6, un tad man sanāks tas, kas ir kilometros stundā. Tā. Nu, lūk. Un tālāk pavisam vienkārši. Pirmais ātrums man bija dotais, bija 20, jāreizina ar 3,6. Beigās man ir 72 km stundā. Jā, nenormāli ātra zivs tā ir. Tad es vienkārši paņemu to formulu, ko es te uzrakstīju, ielieku zināmos lielumus, kas man ir tas ātrums, kas man bija tekstā dots. 20 reiz 3,6, 72 km stundā. Tad tā es varu izmantot garo pierakstu, pilno pierakstu, kad es aprēķinu arī ātrumu. Labi, tagad, lai tikai patrenētos to, kā pārveidot no viena ātruma uz otru ātrumu, mēs nerakstīsim tajā garajā pierakstā, jo tas aizņem vairāk laika.
Bet mēs līdzīgi kā te tabulu varam nezīmēt, bet varam vienkārši pierakstīt to, ka sliņķim ātrums metro sekundē ir 0,01, un tad jāizrēķina, cik tas ir kilometru stundā. Es tūlīt pabīdīšu to logu, lai tur var redzēt. Un, piemēram, Useinam Boltam, kas ir ātrākais cilvēks, Gineses pasaules rekords viņam pieder, viņam ir pretēji, viņam ir kilometros stundā norādīts, un mums ir jāizrēķina uz metriem sekundē. Respektīvi, veidojam līdzīgus pierakstus savā kladē, varam nerēķināt pilnajā pierakstā, bet jāatcerās, kurā brīdī mēs dalam ar 3,6 un kurā brīdī mēs reizinām ar 3,6. Es noskriešu lejā savu kabinetu, jo man nākošajam vajag vairāk materiālus. Salīdzināt visus. Jā.
Atšķirībā no tā, kāds ir rezultāts. Izmanto kalkulātoru. Tātad, paskatāmies tagad vēlreiz uz mani, kā izskatās tā tabula. Es tur esmu apaļojusi. Piemēram, ja mēs skatāmies uz bruņurupuču piemēru, lai ir 0,83 reiz 3,6, es uzrakstīšu 3, bet tikpat pareizi būtu uzrakstīt arī 2,99, 3 vai 3,0, piemēram. Rekur, šitie te visi ir pareizi. Atšķirība ir tikai no tā, cik daudz komatus, cik daudz ciparais komatu es gribu. Jo, piemēram, ja es gribu 2 ciparus, es novelku to iedomāto līniju kaut kur šeit, un es skatos uz tā nākošo ciparu, kas paliek pāri. Ja viņš ir 5 un lielāks, tad man iepriekšējais cipars ir jāpaļo uz augšu, tāpēc tur ir 9, nevis 8. Un tāpatās, ja es novelku to līniju, piemēram, es gribēju 3, man bija slinkums tālāk rakstīt, es viņu novelku šeit. Es skatos, ka aiz līnijas pirmais cipars ir 9, viņš ir 5 vai lielāks, līdz ar to man tur paliek nevis 2, bet 3 man tur paliek. Tāpēc gan 3, gan 2,9, gan 2,988 viss ir pareizās atbildes tajā otrajā gadījumā. Un tāpatās varbūt arī par citām, ka, piemēram, es nopaļoju, bet jūs nenopaļojat. Labi, ja mēs paskatāmies uz tām pareizām atbildēm, paceļam rokas visi, kuriem bija pareizi. Ļoti labi, ļoti labi. Labi, tātad visi, kuriem bija pareizi, tie ir apguvuši šo prasmi. Tiem, kuriem vēl kaut kas pietrūkst, būs vēl papildus tagad arī uzdevumi gan rēķināšanā, gan ātruma pārveidošanā. Tad vienkārši jāpievērš tam uzmanību un arī mājās, jo šeit būs, man liekas, ka 4 dažādi varianti, bet mājās var izpildīt arī to pārējo daļu. Labi, tātad, lai mēs saliktu kopā ātruma rēķināšanu un pārveidošanu, tagad būs tā. Jūs katrs paņemsiet vienu lapiņu, un tur katra uzdevuma, tur ir 4 uzdevumi, katra uzdevuma mērķis ir aprēķināt vidēju ātrumu metros sekundē. Tātad varbūt tā, ka man tur ir doti jau metri un sekundes, man viņi vienkārši jāizdala, tā kā formulā bija rakstīts. Varbūt tā, ka man ir dots spidometrs, spidometrs man rāda ātrumu, piemēram, mašīnām un motocikliem, tur ir dots kilometros stundā, un man viņš vienkārši jāpārveido, tā kā mēs te ar to 3,6. Un vēl varbūt tā, kad ir dots grafiks, un grafiku nolasīt ir pavisam vienkārši. Reku, te ir sīkiem burtiņiem aprakstīts, to var pienākt klāt, ja gadījumā aizmirstās pēc tam, bet es atrodu tā līkne, kas man ir dota, es atrodu vienu vietu, kur viņi tieši rūtiņas stūrītī krustojās, lai man būtu ļoti precīzs rezultāts. Es novelku uz leju vienu līniju, un es atrodu laiku, man ir 3 sekundes. Es novelku līniju no tā paša stūrīša pa kreisi, un es atrodu ceļu, kas man ir 75. Nu, un tad man ir formula, es dalu 75 ar 3, dalu ceļu ar laiku, un man beigās ir, piemēram, šeit 25 metru sekundē ātrums. Labi, tātad, visos uzdevumos ir jātiek līdz metriem sekundē. Ja ir jāpārveido, ir jāpārveido, ja ir jāieliek vienkārši formulā, ir vienkārši jāieliek formulā. Labi, paņemam katrs pa vienai lapiņai.
Nē, katrs sev. Tu likās? Dod divas. Tāpēc, ka es teiktu 4 dažādi varianti. Skūties, iedošu vēl vienu lapiņu. Paņem katrs vienu sev. Jā, rēķini iekšā lapiņā. Jā, protams. Fizikā mēs vienmēr varam lietot kalkulātoru. Tā. Nē, man liekas, tur nebūs īsti vietas, labāk vienkārši tāpat. Nē, man liekas, ka tur nebūs vietas. Tu vienkārši tā kā mēs te, vienkārši tos pārveidojumus pieraksti, ko tu tur esi izdarījusi. Tev nevajag pilno pierakstu, tur maz vietas ir. Vienkārši uzraksti aprēķinus. Ja tu kaut ko dali vai rēķini, uzraksti to darbību un viss. Jā, kalkulātoru ņem droši. Nu, jā, nu. Nē, tev vajag atstāt metro sekundē visur. Jā, tas ir Čaks Noris, viņš visu spēj. Kas ir? Tur viss pareizi, malacis. Šito vajag ar... Nekas, šito tu ar kalkulātoru izdalīt. Šitas arī ir pareizi, vienkārši jāizreķina. Jā, līdz šim ir ļoti labi. Tev nekas nav jāpārveido, redzi? Ja mēs paskatāmies uz priekšu, rakstīts aprēķina vidējo ātrumu metro sekundē, tev ir dots laiks sekundēs, tev ir dots ceļš metros. Ideāli tikai jāpieraksta mērvienības klāt. Tas, kas ir, redzi, spidometrs, redzi, kas tur rakstīts apakšā. Tas arī tur ir jāizdara. Nu. Jā, tev ir taisnība. Jā. Ja tu ej uz mazāku mērvienību. Jā. Jā. Tā. Kādu formulu tu vari izmantot, ja tev ir doti metri un sekundes, lai aprēķinātu ātrumu? Jā. Nē, redzi, kur tev ir. Metrus tu dali ar sekundēm. Šito formulu tu izmanto, izdali un gadās. Tur nekas sarežģīts. Tev tur ir tas, kas ir pie spidometra. Redzi, kas tur rakstīts? Nevajag laiku. Nevajag laiku. Kāpēc pēdējo? Man šeit man nav pareizi. Kāds tev bija variants, kas tev tur bija uzzīmēts? Man tur bija... Tur bija bembis vai traktors vai tāda veca mašīna?
šeit sanāk tā, ka kurā punktā... Jebkurā, kur viņš ir tieši, kur līkne precīzi rūtiņu stūrī šķērso šo rūtiņu, jebkurā punktā. Jebkuros? Jā, jebkurā. Nav pareizi. Nopietni. Nē. Kā centos. Es dalīju jūdzes ar tikai ar vienu, tā kā 165,8 dalīts ar vienu. Bet tev nav dalīts, skaties, tev viena jūdze ir šiti kilometri, un tev ir dots daudz vairāk nekā viena jūdze. Tāpēc tev ir jāreizina. Tad man ir jāreizina 165,8. Jā, un minūtes uz stundām. Es domāju, ka man ir jādala. Nē. Tur tabulu, te jau ir vairāks. Jebkurā vietā, kur krusts šurs ir rūtiņu uz stūrītī. Jebkurā vietā. Tas ir vidējais ātrums ir neatkarīgi no tā, kurā brīdī es skatos, un šis laik būs vienāds. Jā, jebkurā vietā. Kur man patīk, kur es valku. Nesaka tā par saviem klases biedriem. Jūdzes kā raksta saīsinājumā? Es nezinu nemazam. Man nav nejausmas. Miles per hour, jā, MPH. Tā ir? Laikam, jā. Jā, bet tu pagaido no jūdiem, Labi, tā. Cik tālu mēs esam tikuši, tik mēs tikām, atrodam savu variantu biedru, kuram bija tas pats cilvēks vai mašīna, un salīdzinām, kā mums gāja savā starpā. Tikai pirmo izpildīt. Nekas, tu vari salīdzini tos, kas ir ar otram, un tad tu vari aiziet pasies atbildēs. Tā, meitenes, kameras, jā. Kas jautājums? Tas, ka šeit tu pārveidotas kilometriem vai...
Nē, redzi, tur aprēķina vidēju ātrumu metro sekundē. Man nekas tas izdevās 7,6. Nē, redzi, tev ir metri un sekundes. Tad jāsareizina. Nē, tev tā ir formula, kā aprēķina ātrumu, tu visu ceļu dali ar visu laiku. Ir viss ceļš ar visu laiku. Tas ir formula, kur mēs pirmo pierakstījām šodien. Paskaties, kā viņai ir tad uzmanības. Nu, to sanāca pareizi? Jā. Jā, viss pareizi. Arī tas pēdējais? Es uzrakstīju. Jā, man sanāca pareizi. Fuš! Ļoti labi. Paldies. Nu, bet tas tā ir forši, ka kaut kas sanāk, vai tad ne? Jā, amazing. Tā kā tur rakstīts. Pirmais solis. Atrod vietu, kur līkne precīzi rūtiņu stūrē. Jā, nu, kurā vietā tev ir precīzi rūtiņu stūrē? Labi. Jo tas pats ar to mašīnu. No, tad es novelku līniju uz leju un atrodu laiku, kas man precīzi tur ir. Redzi? Es eju uz leju, man ir 3 sekundes. 3 sekundes. Kāpēc vajag tieši to stūri, kāpēc nav kā cits? Jebkuru stūri, kur līkne precīzi rūtiņus. Piemēram, es varu arī te pie viena nieciņa, ja? Jā. Laiks ir 1 sekunda, ātrums ir 25, man sanāk 25 metri sekundē, tāpatās šeit, tāpatās arī te. Vienkārši vajag uzrakstīt, kas ir tas metrs sekundē vai... Nē. Te būtu pareizi, ka tu raksti līdzīgi kā te, ka tev S ir ceļš, piemēram, 75 metri, un te tev ir 3 sekundes, un tad tu izmanto to pašu formulu, kur te, un dabūtu to aprēķinu. Ja? Jā. Šeit tāpat. Jā. Te būtu tā, ka no kilometriem stundā uz metriem sekundē tev ir jāpārveido. Kādu? Redzi? Nolasi ātrumu no kilometriem stundā, viņš kaut kur tev ir rādīts, kur tev viņš ir. Jā, nu, un kā tu vari dabūt uz metriem sekundē? Jā, vispārreiz. Tad, kad tu izdali 63 ar 3,6, tev sanāks aptuveni tas pats 17,5 vai 7. Jā, vispārreiz. Malicis. Labi, tā, atgriežamies savās vietiņās. Paņemam katrs pa mazai rūtainai lapiņai. Paņem, lūdzu, katrs vienu lapiņu. Tāpēc, ka uz rūtiņa lapas tu uzrakstīsi savu vārdu uzvārdu un atrisināsi šo uzdevumu, kas šobrīd ir uz tāfeles. Jā, pilnajā pierakstā, jā. Saliekam visu pilnajā pierakstā. Es te iesāku, jūs varat pabeigt katram rūtiņu vienu lapiņu. Viss.
Jā, šitā pilnajā pierakstā, jā. Tas būs zvans pēc 1 minūtes. Ja ar šo uzdevumu jums gāja viegli, tad principā jūs šīs dienas tēmas apgūšu, jo tas bija galvenais. Iemācīties, kā reiķināt vidējo ātrumu un pārveidot. Ja bija tā, ka bija grūti, un jūs arī redzēsiet e-klasē, realitātē, vai jūs pareizi izdarījāt vai ne, tad jūs izpildījāt tikai vienu variantu no tām lapiņām. Es ielikšu arī pārējos, tad jūsu uzdevums būs mājās pašiem paskatīties, izpildīt pārējos variantus, salīdzināt, vienkārši patrenēties, un tad jau būs labi. Šitas bija jūs ieskaitīts, neieskaitīts man un priekš jums, lai jūs redzat, vai jums šī stunda viss ir bijis saprotams. Jā, paldies tev. Jā, paldies. Vienkārši kaudzītāji, paldies, 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 paldies.